3, 2, 1, aiziet. Nu, čau, čau! Es ceru, ka jums iet labi, jo man iet labi, man ir viss kārtībā. Un kā jau pēc video nosaukuma visticamāk var saprast, par ko šis stāsts, par ko šodien, kāpēc. Un tad, nu jā, iepriekšējā video es nepastāstīju. Es teicu, ka man ir 3 jautājumi, kurus es gribu uzdot ķirurgam par to, par sevi. Vai es drīkstu vadīt automašīnu, pats pie stūres būt, braukt, ja? Vai es drīkstu braukt ar automašīnu, vadīt automašīnu, vai es drīkstu braukt ar velosipēdu, un vai es drīkstu skriet. Jā. Un iepriekšējā video es nepateicu, vai es uzdevu šos jautājumus ķirurgam, vai viņš man sniedz atbildes un kādas atbildes un tā. Bet patiesība ir tā, ka jā, es drīkstu vadīt automašīnu, es drīkstu braukt ar velosipēdu un es drīkstu skriet. Un šodien es nolēmu, ka šodien būs tā diena, kad es došos savā pirmajā skrējienā. Esmu nedaudz uztraucies, ne tikai tāpēc, ka runāju ar kameru, bet arī nedaudz satrauc tas fakts, ka es došos skriet. Es nezinu, kā būs tas tāds nezināmais, jo man gribas, lai viss ir labi, un es domāju, ka viss būs labi, jo es to darīšu prātīgi. Pēdējā reize, kad es skrēju, bija pagājušajā gada aprīlī 20. Es tikko paskatījos savos treniņa saglabātajos treniņa datos. Jā, es lietoju Endomondo priekš skriešanas un priekš iešanas, priekš braukšanas velosipēdu. Patiesībā šī aplikācija apmierina un ir ok. Un arī šodien es to pašu lietošu, un ir forši, ka beigās var apskatīties, kas ir, cik tālu ir kāds ir progress vai nav progress, ko es sasniedzu vai neesmu sasniedzu. Un jā, kā arī par skriešanu es runāju ar savu fizioterapeitu, un svarīgākais lietas viņa teica, lai es justos komfortabli, lai tā kā neforsētu, un viņa ieteica man 30 sekundes skriet un 30 sekundes iet. Tad jau redzēs, kā tas sanāks. Patiesībā tas nav nekas sarežģīts, bet jā. Un vēl viens fakts, ka šodien ir 99. diena. Ja es pareizi esmu saskaitījis, manuprāt, 99. diena kopš operācijas, kopš aknu transplantācijas, kas tika veikta 1. decembrī. Varbūt, ja gadījumā es kļūdos, tad kāds var izlabot, vai es pats sevi izlabošu. Laiks ārā nav tas pats sliktākais. Paldies Dievam, nesnieg vairs un kļūst arvien sausāks. Tātad mans mērķis šodien ir aiziet līdz stadionam. No manas atrašanās vietas līdz stadionam ir aptuveni nepilns kilometrs. Tātad es aiziešu tādā raitā solī, lai būtu tāds nedaudz silts. Pirms tam noteikti es izstiepšos, pastiepšos šeit pat mājās. Jo es negribu iet. Traumas tas nav vajadzīgs, un zinu, ja man patiks un ja es aizraušos, tad labāk ne. Tāpēc jā, izstiepties un tad dodamies un tad mēģinam kaut ko paskriet. Un tad jau redzēs, kā būs. Tad aiziet no sākuma drēbes, iestiepšanās, tad ejam, skrienam, nākam atpakaļ un to visu iemūžinam. Saģērbies esmu. Ar ģērbšanos manā gadījumā man nav nekāda problēma ar ģērbšanos. Es tieši domāju to, ka saģērbties atbilstoši, lai nav par siltu vai lai nav par augstu vai lai nav par karstu. Jo es jau esmu iepriekš skrējis un es esmu atradis sev tādu visoptimālāko variantu un iespēju. Tad saģērbies es esmu, viss ir sagatavots, atliek vēl tikai vēl vienu jaku uzvilkt virsū, zeķis un apaus, bet vēl pirms tam tā iestiepšanās, tā kā pastiept tos muskuļus, lai negadās satraumēt vai vienkārši ir labi izstiepties pirms fiziskām aktivitātēm, ne? Tā kā iesildīties, pastiepties, iesildīties, tad man no sākuma būs pastiepties un tad pa ceļam būs iesildīties, jo es domāju iet tādā raitā tempā uz stadionu.
mazliet pastiepies esmu. Ārā pat īstenībā ir uzlabojušies laikapstākļi. Es arvien vairāk saulīt spīd, kas nozīmē būs nedaudz siltāks. Un tad pēdējie drēbju slāņi jāuzliek virsū, jāuzvelk apā un dodamies ārā. Jā, laiciņš ārā šodien forši. Tik tiešām forši. Jā, stadionā skriet ir labi, jo ir mīksts segums. Es biju aizmirsis par to, cik ērti ir šie apavi, par cik šie ir skriešanas apavi, un viņiem nav biezs polsterējums. Ziemā salst ar viņiem, tāpēc es, kamēr staigāju, ziema, joprojām īstenībā vēl ir ziema, kamēr ziema bija, tikmēr es nelietoju šos apavus, bet tagad uzvalkot, tas ir gluži kā pa mākoņiem staigāt. Un tas ir ļoti, ļoti, ļoti forši. Un plus vēl mīkstais stadiona segums, tas būs vienkārši pa pirmo. Visam tūlīt pat mēs ieejam. Tiksim uz stadiona mīkstā seguma. Kur tas laiks, ka es pēdējo reizi biju šeit? Es pat neatceros. Tas noteikti nebija. Nē, tas bija 20. aprīlis 2016. gads, kad es pēdējo reizi šeit skrēju, jo skatoties workoutā, treniņā, saglabātajos failos, tad jā. Un, mīksti, šeit ir mīksts un forši. Un tad, nedaudz piekus kājas nākot, jo es diezgan ātri nācu. Bet es domāju, tas patiesības brīdis ir klāt, ka ir jāmetās skriešas. Nē. Tad 3, 2, 1, aiziet. Tāds bija tas pirmais plus mīnus 30 sekundžu skrējiens. Patīkami. Spīd saule, mīksts segums, foršas sajūtas, jo man patīk skriet. Un tiešām forši. Tad skriesim vēl kādu brītiņu. Ir pieveikts viens aplis. Pašsajūta laba. Jūtos labi. Jūtams ir, ka kājas vairs nav tik spēcīgas, kāds, cik viņas bija spēcīgas pirms tam, jo tik lēns skrējiens un, varbūt bišķi vairāk par 30 sekundēm, bet arvien tālāk ejot jūtās nogrums kājās. Un tas ir normāli, jo kāju muskuri nav vairs tik stingri un stipri, kā tie bija agrāk. Bet mēs piestrādāsim pie tā. Un kopumā ir ok. Nedaudz tāds jūtams labajā pusē. Tāds neliels kaut kāds tāds grūti pat pateikt, bet kaut kas jūtās labajā pusē. Un tad, kad es samazinot tempu, tad aiziet atkal normāli un ir baigi labi. Tad mēģināsim vēl kādu bišķīti. Kopā esmu pieveicis distanci, kas mērojama 2 kilometri. Par to tikko paziņoja mana viedā ierīce, mobilais telefons. Un pašjūta laba, joprojām, paldies Dievam. Tas ir patiesībā, es tā domāju, tas ir tik fantastiski, ka šis atvesaļošanās process ir tik veiksmīgs. Tas ir reāli, pavisam godīgi un pa īstam, paldies Dievam. Tikai un vienīgi, jo saprot, tas bez viņa svētības tas nenotiktu tik ātri, bez viņa palīdzības. Un tiešām paldies Dievam par to, ka es
es varu baudīt šo skaisto brīnišķīgo dienu un fiziski būt aktīvs, un mana veselība ir katru dienu kļūst vien labāk un labāk, un tas ir fantastiski. Es došos vēl kādu aplīti, un man īstenībā iepatīkās. Es kādu brītiņu paskrienu, tad es atkal paskrienu, es atkal pāju, un šī reizē nav svarīgi, cik daudz kilometrus es, vai vispār, tam nav nozīmes. Galvenais ir izmēģināt, kā ir, un vai es atkal to spēju, un cik iespējams tas ir, un cik labi es jūtos, tā kā fiziski skrienot, reāli skrienot, un paldies Dievam, šobrīd ir labi. Jūtu, ka tagad, šī brīdī, šobrīd, sākot skriešanu, pievērsties atkal no jauna skriešanai, tad manā gadījumā man ir ļoti svarīgi pareizu ātrumu turēt, neiet par ātru, labāk lēnāk nekā par ātru, jo tiklīdz es aizdomājos un esmu super priecīgs par to, ko es daru šī brīdī, skrienu, tad jūtams tāds neliels diskomforts labajā pusē. Tāpēc lēnām un mierīgi. Kur es atceros agrāk, kad es skrēju, man patika sevi spiest, man patika noskriet ātrāk nekā es esmu noskrējis iepriekšējā reizē, vai kilometru noskriet ātrāk, vai lai vidējais laiks ir lielāks, tāda nemitīga sacensība. Bet šī brīdī nekādas sacensības. Vispār aizmirst par kādām sacensībām pašam ar sevi. Ir svarīgi justies labi un lēnām līdz tam arī nonāksim. Labi, 30-30 princips man nesanāk, bet tik un tā es jūtos labi. Un tas ir baigi forši. Es domāju, es tagad esmu vienā stadiona galā, es aizskrienu līdz un ar to pietiks. Un tad es atgriezīšos mājās. Un, ja arī tu domā par to, ka tu varētu sākt skriet, es noteikti pamudinu un iedrošinu tevi. Noteikti vajag pamēģināt. Bet sāc uzmanīgi un lēnām un mierīgi. Kā arī, manuprāt, svarīgākais, ja tikko sākt skriet, tad noteikti ir apavi. Apavi, tas tikai nāks par labi, ja tev būs labi un skriešanai paredzēta apavi. Un ja tu to vēl darīsi uz mīksta seguma, kā piemēram stadionā vai, teiksim, parkā pa zāli, nevis pa bruģi, bet pa zāli vai meža takām, kur ir mīksts pamats, tad arī tas nāks tikai par labu. Un tas varbūt tieši tas būs tas, kas pievērsīs tevi skriešanai, jo skriet ir forši. Tāpēc tik daudz to dara. Un arī daudz to nedara, jo priekš daudziem skriešana nav labi, jo es piekrītu apgalvojumam, ka skriešana tas nav priekš visiem. Bet es teiktu, pamēģināt ir vērts. Ir vērts pamēģināt noteikti. Un darot to pareizi, lēnām un mierīgi sākot, par skādi tas nenāks. Tā kā man vēl bišķiņ jāpaskrien. Labs ir priekš pirmās skriešanas reizes, skriešanas treniņa būs gana. Atgriežamies mājās. Kā jau teicu, paskrēju, augsti vairs nav, ir silti, es pat teiktu, ir karsti. Noteikti man ir noteikti slāpja mugura un slāpja piere, bet svarīgi tagad atgriežoties mājās un jūtot, kā neliels vējiņš pūš ir nesaukstēties, jo, jā, svarīgi ir nesaukstēties un pašjūta pēc skrējiena ļoti forši, jo tas bija forši. Skriet lēnām var, un tas ir arī jādara. Tad atgriežos miteklī un paskatīšos, kā tad man būs veicies. Jo aplikācija Endemondo būs visu saglabājusi, un tad varēsim paskatīties, kā man būs gājis. Bet cipariem nav nozīmes. Šī brīdī, kā es teicu, man ir
man ir svarīgākais, lai es jūtos labi, lai man nekas nesāp un lai komfortabli pašsajūta ir, jo tomēr tas ir, nav pagājis nemaz tik ilgs laiks kopš tika veikta akņu transplantācija un jābūt ļoti uzmanīgiem, jābūt piesardzīgam un jāsāk lēnām. Un tieši to arī es šodien būšu izdarījis. Es būšu sācis lēnām. Tas bija vienkārši super forši. Tas bija forši. Vienkārši super forši. Būt viscaur slapjam, atnākt mājās, nedaudz nogurušam un priecāties par paveikto. šī te nav Latelekom reklāma, ne? Šis ir vienkārši krēkls no pusmaratona, kuru es noskrēju 2015. gadā. Un tad nākošais mērķis ir maratons, bet ne tuvākajā laikā. Es pat neprognozēšu, cik tuvā vai tālā nākotnē, bet līdz tam mēs nonāksim, jo skriešanas nedomāju mēs pie malas. Un tad tas ir tā, tuliņ jāpaskatās, kā mums ir veicies, tie ir tādi informatīvie dati par to, kāds tad bija šis te pirmais skriešanas treniņš. Jā, pašsiet labi, ko es piefiksēju, kad ir jāskrien lēnām, tad var skriet. Vismaz, tas ir manā gadījumā jāskrien lēnām, jo tik sen nav skriets, gandrīz gads ir pagājis, kopš es pēdējo reizi skrēju, ir forši, man ir prieks, ka es varu atkal to darīt, jo man patika man patika to darīt iepriekš un man patīk to darīt tagad. Tad kopā 4 kilometri, tas viss prasīja aiziet, atnākt un tur pāris sapļi tur, 41 minūte un forša, teiksim tāda, nedaudz forša tāda, jāsaka, šī bija tāda nedaudz aktīvāka, pastaiga, svaigā gaisā, tā to varētu saukt, patiesībā šiem datiem, kurus es te skatos, tiem nav nekāda nozīme, jo pats svarīgākais tas, ka es joprojām labi jūtos, pat es jūtos labāk nekā iepriekš, tāds gandarījums par izdarīto, un ārā labs laiks, vajadzēja varbūt saules brillspēm, bet tas nav būtiski, un es domāju, ka visticamāk tuvāko dienu laikā es noteikti došos atkal līdzīgā skrējienā, un pakāpeniski mēs to lietu attīstīsim. Es to lietu attīstīšu, un man ir liels prieks par to dalīties kopā ar jums. Tad tas arī viss šim te lielajam notikumam. Super forši, es beidzot varu to atkal darīt, es drīkstu to darīt. Pirms operācijas es nedrīkstēju to darīt tieši pēdējā gada laikā, jo tad lietas bija bišķiņ tādas sāsinātākas kļuvušas. Bet tagad viss ir kārtībā, un es atkal varu to darīt, un paldies Dievam. Un es patiešām to domāju nopietni. Paldies Dievam par to visu, kas ir noticis, un par to, ka es šodien varēju darīt to, kas man patīk. Man patīk skriet. Labs ir. Tad līdz nākošai reizei un atā.